lietus, dubļi, asa zāle rīta rasā, sniegputenis, bangojoši jūra vai okeāns, asu izjūta bagāta daba. Vai varam tai atteikt, ka tā mūs skar, ka tā mums sevi atklāja? Tā ir patiesa un kaila, tā negrēko, toties bieži cieš un mirstot pārdzimst. Mēs arī tā protam un darām tā, kad mums tas tīk, tik ļoti, cik mēs to gribam. Tik vienmēr kādam tas var nepatikt. Vienmēr ir bijis kāds, kas stāvēs maleņā. Vienmēr kāds ir tāds, kas kaut ko tajā nesaprot un cenšas to apturēt, ierobežot, aizliegt vai pat nogalināt. Lepnība. Tas viens, kas sevi jūtās pārāks par citiem, tas, kam nerūp citu prieks un laime, lai jūtās tā, un mums par viņu prieks, lai dzīvo karalis un āksts. Kāds teica, kas augstu kāps, tas zemu kritīs, vai tad tas, kas slikts, tik nevajag krist, kāpjam kalnā un laižam lejā, vajag lidot, ja iz spārni, vajag šļūpt, ja ir ar ko par ko, vajag laisties lejā, gana jupu, kad augstības baudā ir gana justs. Bišķi noputrojos. Jā, tā ir skice viss. Tālāk dusmas. Vai var bez tām, kad sīka kaite, kā niecīga dzirkstele degvielas tvertnē iedzirkstas? Vai ir viegli, ka tūlīt piedot, kā vai ir viegli tūlīt piedot, ko kāds sautīgi vai neapdomīgi, bez jebkādas vainas apziņas ir atļāvies pateikt, jeb nodarīt. Gribās atriept, atdarīt ar to pašu vai pat stiprāk, lai tas jūt, ka neesmu vājš un arī nevājāks. Bailes un dusmas, prātā asmeņi trinās, asi šķēpja augst pēc miesas, karātavas ienaidnieka tēli agonijā spārdās. Tumšā mitrā pagrabā, smagās važās baudu cieš un absolūtā neziņā gaida, ka tos izglābs kāds. Vai nogalinot, atriebjot vai atdarot ar to pašu, mēs kļūsim labāki par tiem, kas mums to nodarīja? Vai dusmas un bailes nav signāls? Vai dusmas un bailes nav signāls, kas liek mums padomāt par to, kas esmu pats, kāpēc tam bija jānotiek? Nē, šis bija tāds agresīvais dusmas. Es, kad rakstīju, ka diezgan pārdzīvoju sevi visu to izjūtu dusmu kvēli, mēģināju to arī izpaust lasot. Pilnīgi likās, ka tūlītās kādam, nezinu, sev varbūt iedara labi slinkums. Protams, pēc dusmām var nākt slinkums. Nav spēka, neko negribu darīt pats. Darīt pats. Būtu man tas, un tad būtu tāds, un tad es būtu tāds, un tad es varētu to, bet tagad es nezinu ko, negribu neko. Varbūt tas ir kāds labs draugs, kas ļauj man nedarīt. Varbūt kāds vēl grib manā vietā izdarīt, ko gribu es, bet varbūt kādam esmu labs un jauks, kad nedaru neko. Savs šarms tur ir, dzīvot putekļos un netīrībā, bezdarbībā un savu veidu neatkarībā un brīvībā. Tas ir vājums. Tā ir nespēja priecāties un būt laimīgam. Jo kā gan var izjust prieku un laimi no tā, ka nedara neko, ja tavā vietā kāds neizdara to, atpūties, draugs. Tās bija mans slinkums. Interpretācija par slinkumu. Nākošā ir skaudība. Zaļšais skaudības. Vai tam kāds sakars ar zāli vai koku lapām vasarā? Kāds
kāds brauc ar šiku auto, kādam liela smuka māja, kādam daudz naudas, restorānos ēd, brauc uz ārzemēm, daudz jauku draugu un tā tālāk. Varbūt zeš, jo vēl nav gatavs tam, ko vēlas. Un tā tas bija manā skatījumā toreiz. Vēdelība. Vai kādam vēl gribās ēst? Daudz, vai tikai daudz? Ēst mēs varam baudot, barojot savu miesu, lai tā spētu rīkoties mūsu gribas vadīta. Kas par daudz, tas par skādi. Vai daudz ēst ir grēks? Ja tikai domā par to, ko varētu apēst. Ja dzīvo ar domām par to, ko varētu ēst. Un dzert un dzert. Vai varam ilgi paciest tos, kas runā tikai par dzeršanu? Vai ir izturams, ka kāds mājās spiež ēst, vai visu laiku runā tikai par to, ko vajag nopirkt ēst? Man garšo. Nu, kaut kā tā nobeidzās, tur varbūt intonācija pietrūka. Laikam pēdējais mankārība. Man jau liekas, tas ir pa daudz. Bet kādam vajag vēl un vēl. Tam, kam mans ir vairāk kā vajag, liecina par to, ka tam trūkst nevis mantas, bet sapratnes par to, ko patiešām vajag, lai tas būtu laimīgs. Vai var tā būt, ka kāds spēj būt gan kaisles pilns, gan dusmu un naida pilns, slings un kalpi dara viņa vietā? Tam ir mantu daudz, tas dzer un ēd visu, ko vēlas, un tam vienmēr skauž, ka kādam ir tas, kā viņam nav. Droši vien, ka var būt. Vai gribi tāds būt? Es nē. Paldies, visi! Tagad mēs ar šito beidzam, vai ir kā